Strjom ir norma. Jeb dīvaini vai normāli ar vizāžistēm Kristīni un Santu. Kristīni, vai ir normāli, ka klients atnes savu otiņu komplektu un neļauj lietot vizāžista instrumentus? Es domāju, ka norma. Es domāju, ka norma, jo var būt alerģija. Jā. Bet negribētos. Vai ir dīvaini, ja klients visu grima laiku skatās telefonā un pat nepaskatās spogulī līdz beigām? Norma. Norma, tā vieglāk strādāt, bet telefonā nevajag skatīties, bet spogulī arī nevajag skatīties. Vai ir normāli, ka klients pats pieskaras sejai un labo grimēšanas procesu? Strjom. Nevaru. Strjom. Jā. Nespētu. Oh my God. Vai ir dīvaini, ka klients atnāk ar konkrētu filtru Instagramā un grib tieši tādu pašu perfektu make-upu dzīvē? Strjom. Strjom. Nav reāli. Sorry, guys. Vai ir dīvaini, ja klients pieprasa grimētāju kā terapeitu un stāsta visas dzīves problēmas? Norma. Tā ir mūsu profesijas realitāte. Vai ir normāli, ja klients lūdz identisku grimu kā citai personai, slavenībai vai draudzenei? Norma. Norma. Tas parasti tā arī notiek. Vai ir dīvaini, ka klients grima vidū grib mainīt visu stilu no dabīga uz spēcīgu vakara make-up? Es teikšu, ka norma, jo to var viegli izdarīt. Jā, norma. Jā, jums šķiet, ka jūs gribat košāk visu un efektīvāk droši sakat. Vai ir normāli, ja klients lūdz vizāžistam izvēlēties visu pilnīgi bez savas vēlmes izteikšanas? Sanāk, viņš neko nepasaka, ko grib un izvēlēs to. Norma, bet parasti es cenšos tomēr dabūt kaut kādu informāciju ārā. Es arī tomēr parunājos un pajautāju, kādas ir vēlmes. Vai arī es bieži vien jautāju, ir kādi produkti vai trendi, kas tev nepatīk. Jā. Un tad atklājās, ka nepatīk sārtums pēkšņi un visādas lietas. Ir svarīgi saprast, kas nepatīk. Jā. Vai ir dīvaini, ja klients grib grimētāju uzaicināt uz pasākumu pēc darba, jo jau esat pazīstami? Norma, sauc mani. Jā, ejam tusēt kopā. Vai ir normāli, ja klients grima laikā uzdot ļoti personiskus jautājumus vizāžistam? Norma. Vizāžists jau vienmēr var izvēlēties vai atbildēt. Ļoti, es teikšu, strjom. Man jau liekas, ka tā sarunai jābūt ir par klientu vairāk vai mazāk. Vai ir dīvaini, ka klients grib nofotografēt katru posmu grimēšanas gaitā? Ja tas nekavē laiku, norma, lai bildē. Jā, to taisnība, ja laiks ir, labi, bildē. Vai ir normāli, ja klients nāk atkārtoti tikai tāpēc, ka jūs labi klausāties, ne tik daudz grima dēļ? Ja maksā, norma, nāc. Papļāpāsim, es pārnāšu. Jā, davai.